Pateicoties akciju sabiedrības Tukuma piens atbalstam, Latvijas lielākais jaunatnes riteņbraukšanas sacensību seriāls Baltijas cerību kauss norisinās otro sezonu pēc kārtas. Šogad kopumā zēnu, jauniešu un meiteņu grupu sportistiem sacensību seriāls tiek organizēts 8 posmos dažādās Latvijas vietās. Aizvadītās nedēļas nogalē valsts labākie jauniešu šosejas riteņbraucēji pulcējās Carnikavā, kur norisinājās seriāla 4. posms. Lieliskos laika apstākļos sportisti sacentās kritēriju braucienos pa 1 kilometru garo apli. Jauniešiem bija jāveic 30 km gara distance. Katra apļa beigās tika izveidots arī startfinišs, kurā braucēji sacentās pa vērtīgiem punktiem, tādējādi noskaidrojot sacensību uzvarētāju. Pirmajos apļos visaktīvāk punktus pelnīja NN sporta kluba pārstāvis Kristofers Bindermanis, kopvērtējuma līderis no Tallas sporta skolas MSG vienības Kristers Ansons, kā arī dobelnieks Ādams Veins Rozenfelds. Vēlāk gan Rozenfelds no cīņas par uzvaru izstājās, jo atpalika no vadošo sportistu grupiņas. Toties līderu trīniekā ielauzās RRS Grīva pārstāvis Ričards Roberts Sauja, kurš guva arī vairāku lielo punktu startfinišu uzvaru. Izšķirošais pavērsiens gan notika beidzamajos apļos. No visiem vienatnē atrāvās Kuldīgas novada sporta skolas un Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēknis Kristaps Pelčers. Viņš visai ātri iekrāja lielu pārsvaru par konkurentiem, sakrājot arī vērtīgu punktu ražu. Pēdējā aplī Pelčers jau devās ļoti stabilā līdera pozīcijā, ko arī nosargāja līdz beigām, izcīnot skaistu uzvaru. Pēdējā startfinišā otro vietu nodrošināja Ansons, kamēr trešais palika Bindermanis. Zēnu un meiteņu grupas dalībniekiem bija jāveic 20 apļu gara distance. Šeit visa brauciena garumā līderu pozīcijas savās rokās turēja Latvijas čempions kritērija braucienā Roberts Andersons. Rīdziniekiem tuvākie sekotāji sākumā bija Kristiāns Belohvoščiks, kopvērtējuma līderis Pauls Rubenis, kā arī ķekaunieks Elvijs Zomers un rīdzinieks Daniels Kažis. Distances beigās nevienam neradās šaubas par Roberta Andersona uzvaru, kurš arī guva otro panākumu pēc kārtas Baltijas cerību kausā. Otrajā vietā sacensības noslēdz Belohvoščiks, bet vietu uz goda piedestāla zemākā pakāpiena ieņēma Zomers. Meiteņu grupā nepārspēta tikmēr palika Sabīne Kauņecka no Dobeles. Visi dalībnieki pēc finiša baudīja veselīgo Baltais produkciju, ko sarūpēja galvenais sacensību atbalstītājs akciju sabiedrība Tukuma piens. Baltijas cerību kausa 5. posms 12. jūlijā norisināsies Talsos, kur gaidāmi arī aizraujošie bērnu riteņbraukšanas svētki. Nu, ko esam kopā ar Latvijas čempionu un arī šī Baltais cerību kausa izcīņas 4. posma uzvarētāju kritēriju braucienā Robertu Andersonu. Roberts, stāsti, kā izvērtās šīs dienas sacensības tev personīgi un kāda bija sacensība gaita? Gaita bija ļoti interesanta un gāja ļoti grūti. Trasē bija diezko neparasti, jo bija daudz apļi un finiši, startfiniši. Un bija liela konkurence pēc slimības. Jā. Un varbūt kuri bija galvenie konkurenti šodien, kas tev sagādājas lielākās grūtības? Dzeltenā krekla īpašnieks Pauls Rubenis bija liela, ir ļoti viņu grūti cīnīties, un Belohvoščiks Kristiāns un Zomers. Un kāda bija tā cīņa, kur izšķīrās būtībā, kur tu sajūti, ka tu būsi šo sacensību uzvarētājs sev sākumā vai tieši uz beigu daļu vairāk? Uz beigu daļu, kad bija aizgājis jau otrā vienā, jo mums ar Belohvoščiku gāja ļoti sīvi. Un punkti bija, cik saprotu, arī tuvi. Kā tev patīk šī gada Baltais cerību kausa izcīņas sacensības seriāls? Ļoti interesants un labi, ka tāda sacensības notiek, jo, cik saprotu, pirms 2 gadiem tik plaši nekas nenotika. Un kāds ir tavs mērķis, ko tu gribi panākt šeit? Protams, ka vinēt un komandai izcīnīt velospēdu.